Starptautiskā ģimenes plānošanas federācija, kuras biedri arī Papards Zieds, ir nākusi klajā ar aicinājumu visām pasaules valstīm padomāt par to, kāda pasaule būs pēc 2015. gada. Kāda būs cilvēku dzīve šī pasaulē, cik cilvēki būs laimīgi un kas noteiks valstu labklājību. Ja domājam par valstu attīstību un labklājību, tad tā nav nodalāma no ikviena mūsu cilvēku tiesībām, un arī seksuālā un reproduktīvā veselība ir daļa no šīm tiesībām. Šie jautājumi Latvijā ir ārkārtīgi aktuāli, jo seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības nav bijusi politikas prioritāte. Jauniešu veselības nodrošināšana, pieejamība kontracepcijai nav tikusi izvirzīta kā mērķis, kurš ir nepieciešams īstenot. Tieši tādēļ Latvijā joprojām ir ļoti daudzas ģimenes un jaunieši, kuri nevar nodrošināt sev mūsdienīgu kontracepciju, kur nevar paši izvēlēties, kā viņi plāno savu ģimenes dzīvi. Šis Starptautiskās ģimenes plānošanas federācijas aicinājums ir laiks, kad mēs varam pārskatīt ne tikai mūsu politiku, bet arī mūsu rīcību un padomāt par to, vai tiešām mēs esam izdarījuši visu, lai katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības būtu nodrošināts. Vīzija 2020 ir dokuments, kurā ietverti 10 būtiski uzdevumi, kurus turpmāko 7 gadu laikā jācenšas īstenot pasaules valstu valdībām. Šī programma kalpo kā pasaules mēroga aicinājums valdībām darīt visu, lai izskaustu nabadzību, palīdzētu ikvienam realizēt viņa potenciālu un nodrošinātu, ka veselība un izglītība tiek garantēti ikvienam.